Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Es jau trenējos jau spāņu valodu. Šodien paņemšu atkal nedaudz līdzi manos ikdienas piedzīvojumos, tādos nelielos. Šodien ir tā jokainā darbdiena, tā, kas jāatstrādā, tā sestdiena, bet tāpatās viss kaut kas ir ko darīt. Tāpēc atbraukšu uz darbu uz kaut kādu, bišķi līdz pusdienām pastrādāt, un tad jau pēc tam jāved Knēbels uz muzikas skolu, tur kaut kāda atvērto durvju diena, koncerts jāspēlē, un pēc tam būs visinteresantākā video daļa. Pēc tam es braukšu uz Rīgu, uz Nissan Nordi, un mainīšu riepas, vasaras riepšu likšu virsū džūkam. Tad, kad pirkām to džūku, tad tur bija tāda iespēja tās vasaras riepas atstāt bez maksas, un es viņus tur atstāju. Tā kā, ja tev interesē, cik pie dīlera maksā riepas pārmontēt, tad turpini skatīties. Nu, es jau zinu, cik maksā, es jau pazvanīju. Es jau tā uz aklo parasti tādas lietas nedaru. Jāmēģina atrast pareizi atslēgu vaļā. Tā kā jā, vēl vienreiz paldies visiem kanāla atbalstītājiem. Jā, man atnāca pirmā lietiņa no kanāla atbalstītāja naudas, ko es iegādājos. Paskaties, iemontēšu. Iepriekšējā video, kurš beidzās ar 40 gadnieku pārdomām, es vēl pieminēju, kad ir iespēja atbalstīt kanālu, iespējams kaut kādā veidā, kādām nelielām naudas summiņām. Un liels bija mans pārteikums, ka bija arī atbalstītāji, kas atbalstīja ar bišķi lielākām naudas summiņām. Un tā kā es jau nekāda nauda nekur vējā nav nodzerts vai notrallināts pa sūdiem. Es jau pirmās lietiņas iepirku tieši, kas attiecās uz kanālu un filmēšanu, ko gribējās visu laiku nopirkt. Bet zin kā tā dzīve iet, tad tur bērniem kaut ko vajag, vēl kaut ko vajag, tā Voyagerim kaut kas saplīst, vēl kaut kas, un tā visu laiku nesenāk nopirkt. Nav jau varbūt nemaz tik traki dārgi, bet šī tādā variantā nevarēja nenopirkt, vajadzēja iepirkt. Tūlīt parādīšu, kas tas ir. Man tur vēl palika no atbalstītājiem naudiņu bišķi kvāri, kas bija ienākus. Nopirkuši vēl dažas lietiņas. Pēc tam jau parādīšu, viss tiks atskaits parādīts, kuru naudu tiek izlietot tā kā valdībā. Kaut gan valdība jau neko neatskaidās, viņi jau kā grib tā iztērē beigās. Šodien tādu pavasarīgu dienu. Nu, labi, pēc temperatūras nav pavasarīgi, bet viss jau plauks, tābels un viss pārējais. Parādīšu, ko es te iepirku. Būs atpakošanas video. Ja šitās pakas, tās gudrās pakas visu laiku ir, bet viņas nekad nevar attaisīt. Vienmēr tiek kaut kādi šitie attraujamie. Nu, ar vienu roku jau vispār nevar. Nu, tur vēl jau neplīst vaļā, kāda tā jēga no tā ir. Uztais šitādas te un tā nekā te nav. Kā te jums parāda. Šos izaicinājums ir attaisīt viņu vaļā. Droši vien, ka būs kastē iekšā vēl viena kaste. Tas jau kā vienmēr. Ko man te atsūtīja. Kaut jocīgi kurieri bija. Es atnācu, paciņi no Nīderlandes nāca. Kaut kādu kurieru zvanu, kas tā kā, latviski runā, bet tā švaka, un es nebiju mājās, vispār neko nebrīdināju. Beigās pateica, ka sieva var izņemt, tur nevajag dokumentus, bet sieva teica, ka bija atnākuši, ka bija atbraukuši tā kā divas dāmas, tā kā mātā meita, izskatījās. Te no GoPro atnācis sūtījums. Kā lai te atplēšu visu šito vaļā. Nav nemaz tik vienkārši. Tā, šitāda te lietiņa. Attaisīšu vaļā, kā izskatās iekšpusē. Kā sako ceļojumu sērijām, tie redzējuši, kad bieži vien kur dzīvokļos filmē, un kur tu ienāc un uzreiz vajag filmēt un ir tumšs, tāpēc nopirkt tādu speciālu lampiņu. Ko jau Knēbeļi viss no skolām brauc apakaļ. Viss. Jolanta tik traki gribējās džūgu braukt, kad pat nelasīja ziņas, ka es pa ceļām braucu, ka var bērns savāk pat gribēja izbraukt. Neslēdzu pat māju. Mājā vaļā atstāja, visu uzreiz ieskrēja mašīnā iekšā. Labdien, ko man atnāca no GoPro. Kas ir? Es jau attaisīju. Šito te vajag attaisīt to paciņā. Attais vaļā, lai es ar vienu roku nevaru. Okay. Tev jāparāda, kāds ir sūtījums.
Tev vajag unpacking video. Tev jāpako Unpacking video. Pagaidi, kur? Nu, drīkst arī saplēst. Es nezinu, kā tās pakas var attaisīt. Varbūt kaut kur rakstīts open here vai Šitam. tik stipri domāts ir. Jā. Es nezinu, man liekas, kaut kur jābūt vieglāk, kā var. Nē, tā nesit. Tā kā sēliši. Labi. Nē, reku. Es negas zīmēju ar posku. Ar ko? Ar posku. Reku ir atplēsulis. Ok. Nu, Jā, es gribu tas. vēl ceļā. Tas man no kanāla atbalstītājiem dāvana. Tas ir filtriņš. Nu, viņi tādi maziņi uzliekās uz GoPro virsū. Šitā. Nē, viņš priekšā liekas. Šitā. Jā, tā kā izkliedējās gaisma. Šitā. Šitā, jā. Jā. Tu pamēģinās pieslēgt tumsā ar un bez pamēģinās. Tev vēl kaut kas. Jā, tas ir stiprinājumiņš. Jā, labi. Nu, ne jau galīgā tumsā. Pamēģinās toaletē vai tumsā var Pagaidi mani. Ko tev gaidīt? Šitādā gaismā jau nav normālā GoPro. Pieslēgs tagad. Tīvi tā. Nu, jau vajag kaut kur tumsā nofilmēt, tad šitā te... Labi, šitā galīgi tums. Tādā tumsā izies ārā. Parasti šitāda kaut kāda gaisma, ka tur filmē kaut kāds. Man jau ir automātiskais. Tā nevar, tāpēc pamēģināt. Ei, tu neliec. Vai te vēl varbūt tur uzlikt trakāk gaismu, vēl trakāk gaismu uzlikt. Tikai vesties gaismā iekšā. Nē, tev sažilps acis. Tā šitā te man liekas foršā. Es redzu zilu punkti. Šitā te vai tu filmē runā stāst, tur mēs esam ienākuši namiņā, vai piemēram izslēdz ārā. Vai šitā te. Kā ir foršā? Rakst komentāru, kā foršāk ar vai bez gaismiņa. Tā, nu, kas šodien jāpaveic? Jāpabeidz ir šitā virāža. Nu, viss jau es nepabeigšu. Bet, nu, kas nedara, tas arī nepabeidz. Tā kā jāspļauj saujās un jādod virsū. Kaut cik jāizdara, kaut kāda naudiņa jau jānopelna, jo citādāk jau ceļojumās arī nevar aizbraukt, jādod virsū. Tā kā labi, tagad strādāšu. Tā nostrādāšanas tur baigi neko nefilmēšu, nekas baigi interesanti nav. Nevar jau varbūt komerc noslēpums. Un tad jau tiekamies pēc pusdienām. Tālāk rādīšu, kāda man būs piedzīvojumi šajā dienā. Tā, nu, virāžu viss gatavu. Nu, nav vēl gatavu. Vēl te tādas frēzlīnijas jāuztais ar trajektoriju, tas jāizfrēzē. Bet to šodien nē. Tā kā, ja kāds Spānijā kaut kur būvē jahtas vai kaut kāds kempers vai kaut ko interesantu un vajag labu darbinieku, tad var padot ziņu, rakstīt uz e-pastu vai Facebookā vienalga kaut kur, kur vien gribās, kur var man sasniegt. Atstāšu e-pastu video aprakstā. Bet tagad jau laiks ir pagājis, jau pār pa pusdienas laiku un jādodās ir mājās, tad jāved sīkā ir uz mūzikas skolu, tad jau jābrauc uz Rīgu un tad jau parādīšu visu pārējo, kāda man jautrie notikumi. Viss jau noteikti gaida, cik te būs jāmaksā par riepu maiņu, vai ne? Tā kā parādīšu. Nesatraucās, viss būs. Daudz prasa skatavūs kaut kāds autiņu video atkal, gaidam autiņu video, jo kanāls jau vispār sākās, nu, gandrīz tā kā pa mašīnām tikai. Jā, viss nekur nav palikuši autiņu lietas, viss arī būs. Vienkārši tagad sanāk tā, ka nav laika vispār neko skrūvēt. Man jau nākamais projektā, padomā ir tas solenoīdu bloks jānomaina, kā arvai ir. Bet, man viņš viss dabūts, viss blīvs, ir man vienkārši jāpārskrūvē, bet nav laika ņemties ar to. Un tagad arī sāk kaut kas priekšā, tā kā brauc pāri guļošajiem policistiem, tā kaut kā riktīgi iespiež priekš, tā kaut kas tā čīkstās. Tā kā, nezinu, būs tam jāpieķerās, bet vispār nav laika. Tagad visas skolas beigām, tagad ir tā, ka tu atver telefonā Googles to kalendāru un scrollē, un viss ir pa stundām aizpildīts. Tā kā krapa darba diena 8 stundas var izvilkt. Ka kaut kur visu laiku jāved, kaut kur uz kaut kādiem pulciņiem, kaut kādiem mēģinājumiem, kas tur laikam vēl nāk virsū tie dziesmu svētki, un viss tur ārprāts pilnīgākais. Bet būs, viss jau izdarīs. Saraus saņemsies, tak, vai ne? Latvieši tak var saņemties kārtīgi. Kad atbrauc mājās, tad arī laiciņš uzlabojās ārā. Tīri vai forši. Tāpēc cilvēki negrib darbā ilgi sēdēt, ne? Tā, džūkam riepas nomainīts ir. Kas varbūt minēja
Tā nogriezīšu te vēl, nu es saku dziedāt, kas varbūt minēja, cik maksās. Tas tagad varēs tūlīt pārbaudīt, cik viņš ir attapīgs vai cik veiksmi ir, varbūt loterija kādam jāatpirkt šodien. Vienu vārdu sakot, riepu maiņa. Tagad lasu te no rēķina, no čeka, no dīlera, Nordē. Uz Rīgu speciāli brauc. Prikals bija, vispār, kāpēc es uz šiem braucu. Es izstāstīju, neatceros. Tāpēc, ka mēs pirkām mašīnu, un tad tā bija ziema, un mašīnām, jaunām mašīnām virsū, no rūpnīcas vasaras riepas, un uzlika ziemas riepas. Toreiz bija laba cena, bija pa 300 eiro, visu montāžu varēja dabūt ziemas riepas. Un tad viņi piedāvāja līdz nākamai sezonai, tā kā var glabāt pavelti šeit tās riepas, tāpēc viņas bija šeit, un man bija izdevīgi viņas šeit braukt arī uzreiz pārmontēt, nevis braukt te pakaļ un te braukt kaut kur citur, tāpēc, ka tā cenu starpība citurien nebija tik liela. Tagad es viņiem prasu, viņš tu prasa, ar ko darīt tām ziemas riepām, ko noņems. Es saku, kāda tie nosacījumi tad paši ir, viņš nē, ja grib atstāt, tad 50 eiro jāmaksā. Nē, ku salīk viss iekšā, ku vien jau šī salonā jau kaut kur sabāsts ir. Tā kā vedīšu mājās pa 50 eiro, es neglabāšu. Tā kā riepu maiņa, tā riepu montāža un balansēšana maksā 44,99. Tas ir jau ar PVN kopā, jā. Un tad materiāli ir kaut kādi vēl 4 gabali materiāli pa 4,60. Nezinu, vai tas smāķīts vai ventilīšs mainīja vai ko. Eiro 15 gabalā. Tā kā, es nezinu, man liekas nav traki dārgi 60 eiro par riepu maiņu, un plus viņi vēl nomazgāja mašīnu. Izskatās, ka, baigi varbūt rūpīgi nav mazgāt, bet, bija tāda apkakāta priekš, slapši ir kaut kādi noskaloti laikam. Pēc tam papētīšu, bet man liekas, ir tīrāk, daudz tīrāk. Tā kā tas vēl ar cenā, cik maksā, puto viss izlāk šitā te nomazgāt, tāpat maksā kaut kāds 5 eiro. Un tas nāk, riepa garāžā montāža bija 50 eiro. Pēdējo reizi, kad es montēju 4 riteņi. Un šeit sanāk 60 eiro un 5 eiro noņem nos par mazgāšanu, sanāk 55 eiro. Tā kā, kaut kas man komentāros tajā, man bija tas short uzfilmēts, kur bija dizaina vrāķis, Nissan par to trūbiņu logu apmazgātājiem. Kad es teicu, ka man pa diagnostika Nordi parādā, vai Nissans 20 eiro pa darba 10, un tā kāds tur rakstīja, ka tas jau nav, ka tev tur nav bijusi jau, var redzēt, ka tev nav bijusi jauna mašīna, ka nav jau tur nemaz tik lēti. Es rakstīju, ka nav Nordē nemaz tik traki dārgas tās cenas, jo es arī pa eļas maiņu noskaidroju. Tā kā, nav nekas tāks. Eļas maiņas noskaidroju, kas ir tā, kas man būs jātais uz tiem 30 000 vai ka gads būs pagājis, maksā 120 eiro. Tad es nezinu. Var rakstīt komentārē, zini, cik Rīgā parastā servisā maksā 120, vai ir lētāk vai dārgāk nekā 120 eiro. Kaut kādā boškāra servis vai kas ir, kas nav kaut kādi šķūnīši pie vasjas, kur čekus nedod vai kā, jo, garantijas mašīnām tā nevar. Es varbūt vēl uzfilmēšu video, ja izdomāšu kaut kādu veidu, kā to interesanti uztaisīt. Ir tāda viena tā kā Eiropas izdota regula, kas tā kā uzdod par pienākumu dīleriem vai ražotājiem saglabāt garantiju arī, ja tu veic apkops ne pie viņiem. Tu drīkst, ir tāda regula, kas Eiropā un Latvijā ir spēkā, ka tu drīkst arī citur, pieņemsim, eļļu nomainīt apkopju tajā ietvaros. Bet tur ir nosacījumi, kam tur jābūt ir, visam tur pavadzīmē, čekiem, čekā jābūt iekšā VIN numuram, visām detaļām, kādas ir uzliktas. Es vienīgi nezinu, kā tas darbojās reāli dzīvē, piemēram, ja ir kaut kāds garantijas gadījums iestājās un tev tiešām ir jāpierāda, ka tas, kas ir tajā pavadzīmē, ir arī tur ieliec iekšā un saskrovēts, ka varbūt, pēc tam tas ir daudz grūtāk ar to cīnīties, nekā piemaksāt tos pārdesmit eiro un apkopu uztaisīt pie dīlera. Tā kā raksti komentārā, ja tu zini, cik Rīgā normālā servisā maksā nomainīt eļļu. Bet tagad braukšu tālāk. Hokejs, tak šodien vakarā trakais hokejs. Es tā kā aizmirsu izstāstīt pašu galveno vispār, kāpēc es biju domājis, varbūt tur, kaut ko tur varbūt uzfilmēt vai ko, tur tajā salonā. Tur nekas tāds veik citādāks nebija nekā pagājušajā reiz, kad mēs bijām pēc mašīnas, tad, jo es toreiz filmēju, tad tur paskatīties tajā manā video, kur ir kā pirkt, jaunas mašīnas pirkšana. Bet jā, es atbraucu un es saku, jā, man pieraksts ir uz 4 laika, jā, uz 4 bija pieraksts riepu maiņu. Viņš tā kā tur iedot tos pieņemšanas nodošanu, saku, es viņam prasu, cik ilgi. Viņš tāds, es saku, 30 minūtes, 40 minūtes. Viņš tāds, nē, kā pusotras stundu. Es saku, kāpēc tik ilgi riepas jāmaina? Viņš tāds, tā tur ir.
Tad es beigās sēdēju, tas laiks tik nenormāli velkās. Es vienā brīdī toču domāju, būtu labāk atbraucis, paņēmis tās riepas un aizbraucis uz riepu garāžu 30 minūtēs samontējis. Bet beigās viņu uzmontēja stundā. Nu, stundā labi, tas nebija tik traki. Stunda normāli tas ir. Nu, noteikti uzreiz jau viņi neved iekšā un bija arī jānoskalo. Tā kā jāizdomāju, pusotru stundu es jau sāku tur ar ChatGPT jau čatot, jo man reāli miegs nāk, es vēl šodien uz darbu no rīta gāju. Tā. Labi, tagad gan jābrauc. Moška šodien pat nopirkšu īsto aliņu, tā kā hokejs tagad būs. Tagad braucu un skatos, uzlikšu šitās vasaras riepas, tagad stūri stāv taisni brauc. Brauc taisni, stūri stāv taisni. Tādās laikam tās šķībās stūri bija no riepām. Bet nu es vēl te pabraukšu gabaliņu, paskatīšos kā būs. Pagaidām liekas, ka ir precīzāk, labāk. Nu tā stūri šķībi stāvēja ļoti minimāli. Tas varēja būt varbūt no riepām. Tā kā varbūt man nebija taisnība, varbūt nav nekāds brāķis bijis, ka viss ir kārtībā, tikai riepas bišķi brāķēts. Labi, viņas jau nevar tik precīzi uztaisīt, tik precīzi gumiju. Gumiju jau lunkam no gumijas nevar tik forši uztaisīt. Labi, iebraukšu depo, jāpaņem pēdējās briketes, ne tās pēdējās granulas, vēl 2 maisiņa augstais laiks uznāca. Arī jā, man komentāros arī prasa uztaisīt video par granulu kamīnu pēc ziemas, kā tad viss ir. Tas viss man ir procesā. Man ir sarakstīts kaut kādā A4 lapi, kas man kādas video vajag sataisīt. Tā kā es visu lēnām taisīšu pa vienam augšā un ne jau jūs tik skatās. Kā jums arī tā, jo vecāks paliek, jo vairāk slinkums stūķēties iekšā stāvvietiņās, iekšā pie veikala, ka labāk pabrauc kaut kur tālāk un nomet kaut kādā tādā vienkārši vietā, kur nav jāparkojās, jābakstās iekšā. Es esmu ievērojis, man pēdējos pāris gadus jau tā ir un vairāk un vairāk. Es labāk aizjā kājām, tur nezinu kaut kāds, cik tur no stāvētas otra gala, nekā tur kaut ko stūķējos ar aizmuguru vai grozos un tad tur lien ārā, tur šauri sastājušies. Tā, kaut kāds pārdoms, atkal 40 negad pārdoms. Atbraucām uz māmiņdienas un Jolantas dzimšanas dienas brokastīm. Jolanta priecīga. Jā, tagad lapuse jau visāds ēdiens mums te muzikantas spēlē saksofonu. Tā mēs te priecājamies visi, mīlojamies. Es jau te paņēmu tādu visādas ēdienu. Tā kā priecīgi māmiņdiena arī jums. Varbūt jums arī saksofonu spēlē, kamēr jūs ēd brokastis. Vēlies kaut ko pastāstīt, kā tu jūties šeit svētku dienā? Cik man ir laba dzīvība. Cik ir jauka ģimenība, fantastiska māmiņa un parāda manu māmiņu. Sveiciens viņai māmiņu dienā, vislabākajai māmiņai pasaulītē, kāda man jauka bērni un tik labs vīri. Lai visiem būtu šādi secinājumi māmiņu dienā, tas ir labākais, ko jebkura māmiņa var vēlēt. Šādā fantastiskā atmosfērā. Jā, tieši tā, ar fantastisku. Kā miljonārijas, kā oligartiem. Pa miljoniem ko nevar nopirkt, jā. Man šoseram varbūt tā nav tik labi. Diez jā, nu jā. Māmiņdienas eksperiments. Ieraudzījām veikalā šitādu te ūdeni no Fidži. O, jā! Ūdeni ved no Fidži. Vienmēr sakot, artēciskais ūdens iegūts Fidži vulkānisko salu grupā Klusā okeāna dienvidos. Plūdis cauri vulkāniskajiem iežiem bagātinājies ar vērtīgām minerālvietām, vielām tādējādi iegūstot savu samtaino mīksto garšu. Cerams, būs tikpat labs kā Dubajas šokolāde. Pamēģinās. Jāmēģina. Tas ir, lai pa ceļam, kā ved pār tam okeānam, lai neizlīst. Kārtīgi Jūs tagad liksiet šito vēl Fidži joku. Maliči. Nu, pamēģini. Ak, Dievs, pilnīgi Nē, nu nopietni, savādāk saka. garšo. Ir starpība vispār kaut kāda? Vispār ne tā kā no krānīla. Paraidu. Jā. Es arī pagaršo. Es arī. Antireklāma. Pat negaršīgs varbūt ir. Nē, nav negaršīgs, parasts, pilnīgi parasts. Evian garšīgāks. Viņš tāds Evian tāds mīkstāks ir, bet šis ir tāds, nu, Tu vēl nogarši. nu nav piegarša, viņam nekāda slikta nav. Viņš ir mīksts. Bet ar to, ka viņš būtu Vajadzēja labāks par Maximas Optima līniju Vajadzēja ūdeni. pamēģināt šito un tā mangali iedzert. Jā. Nē, tur nekādi minerāļi. Viņam vienkārši bija atlaidi, bet viņš maksāja 1 eiro šajā pudelī. Nu, Tā viņš, ja tu gribi, Viņš ir ja tev baigi viņš ļoti, ļoti garšo, tev viņš jāpērk šitā mazāk katru reizi pa kaut 1,80 eiro. Viņš ir baigi dārgs. nu, es nezinu. Tas ir Priecīgi kaut kāds māmiņdiena.
Kaut kāds razvoks tas ir. Ēdam. Atnācām te uz tādu interesantu vietu. Bērniem dzimšanas dienu svinēt. Visādiem ķēmiem. Bet es te daudz nevarēšu, tāpēc, ka te copyright mūzika skan fonā. Cēk man novanos tādas trakās vietas. Šī tāda telpa ar tādu briesmonu uz sienas. Galda ir uzklāta. Un lai parādīšu vēl kas ir interesants, ko te var darīt. Tā ir kaut kāda tāda spēle, zīgai nenormāli skaļi bļaujiet. Kur ir tā kā kaut kāda misijas, kaut kādas jāpild. Tur, nezinu, bērni labāk varēs izstāstīt, jo tur laikam ir kaut kāda, uz kuriem ir jākāpī, un uz kaut kādu, kuriem nedrīkst uzkāpt, un tad zaudē, un tad tur kaut kā iet pa līmeņiem uz sienām arī tās krāsas. Un pastīsies vēl vēlreiz, kāds tur reiz kaut ko vai nē. Katru reizi kāds bija pārāk daudz tevi uzkāpt visu laiku, nedrīkst. Reku, Jolanta visu laiku šitos ēd. Es jau iemācījos viņas tā kā attaisīt, es arī tik ātri attaisīt. Jo es viņu nekad neesmu saņēmies to gliemes apēst. Es tagad iedomājos, varbūt pamēģināšu apēst. Nu jā, kā tā mēs brauksim uz to Franciju rudenī. Jā, brauc uz Franciju, tā kā muļķis kaut kāds. Jā, un uz Austeru fermām, un kā tad tu nebūs ēst. Varbūt es tagad vemšu. Ja es vemšu, tad varēs filmēt arī. Nu, tur jau pa vēlu, viss mēģina. Nu, kā ir? Pagaidi. Nevemsi? Nu, nav tik slikti, ne? Sāļš bija. Nu, pēc jūras garšo, vai ne? Tāds pēc okeāna. Pēc svaigumiņa. Jā. Bet nu nav slikts, ne? Viņš tāds atspirdzinošs ļoti. Pēc kādām jūras zālēm? Tā kā jūras ūdeni dzert? Bet viņai, tā ir tā pirmā garša, bet tā, kad tu sāc viņu košļāt, tad viņai ir tāda ļoti patīkama tāda forša garšīga. Tā kā izlūk no ūdens to jūras zāli? Nu, vēl vienu pamēģinu uz otru. Es negribu vairāk, man negaršo reāli. Jā? Jā. Nebūs tavs? Un man nav tā, ka man vēmiens nāk vai kas, bet es viņu nejūtu kā patīkamu garšu nekādā veidā. Nu labi, bet tev jau arī kādreiz negaršoja tur olīvas un paprika un vēl visādas tādas lietas. Es vismaz zinu tagad šitās franču kādas, Latvijā te var nopirkt, kā viņas garšo. Aizbraukt uz Franciju un tad, varbūt tur ir kaut kādas baigi krutās, bet... Bet šitā bija ar to mērcīti, es tev pieliku šito te mērci. Šitādu te. Es domāju, tas neko nemainīja vai... Tāds. Nu vienu to varbūt kaut kas tur nav, kaut kas tev garšā nepatīk. Zini, kas tev nepatīk? Tas, ka tev tas kaut kas ir pilnīgi jauns, ko tavas garšu kārpiņas tā kā neatpazīst. Tas tev liekas, nu, ka tas, tu nesaproti vienkārši, viņas tā kā ir apjukušas, viņas nesaproti, vai patīk vai nepatīk. Un saprast, vai man tā sajūta patīk vai nē, bet es nevarētu tā teikt. Varētu tā kā lasis būt, es tagad skatos uz lasi, un tā kā lasis izmērcē sals ūdenī, tādu jēlu. Vienkārši jēlu zivu, un tad tu grauziņ tā. Bet mēs jau ēdam arī jēlu. Jā, tā var būt līdzīga garša. Viņš nav tā kā, kad viņš ir pēc sasālīti, bet nav tas tik daudz. Nu, nezinu, tas kaut kā nav tur tās garšas tāds tik labas, tā kā es biju iedomājies. No vēl vienu pagaršu. Nē, es vairāk negribu. Ok, nebūs. Es viski iedzer labāk. Nu, ir sestdiena. Un es braucu uz darbu, bet nu ne jau Voyager skrūvēt. Voyager arī jau vajadzēs paskrūvēt kaut kad. Bet, un kā jau es teicu, nav laika. Darbā ir daudz darba un arī lieka naudiņa noderētu, tāpēc jābrauc, jāpašancē daudziem visādiem projektiem, visu kaut kam biķīt vajag manī. Tā kā jāšancē augšā.
Tā, nu, gandrīz gatavs. Tagad jāatstāja, lai nožūst, un tad jau pirmdien pieskrūvēšu te visas pārējās lietiņas, kas te vajag. Ja kāds nezina, nu, gan jau varbūt neviens nezina, kas ir tās vispār pa sūdu, ko es te taisu. Tas ir tāds līdzsvars, pa ko riteni brauc. Tāda konstrukcija. Viņš tagad nav tā pareizi salikts, tā kā viņam jābūt, bet ja būs kaut kāds, atradīšu kaut video uzlikšu pa virs, kā izskatās tas līdzsvars, pa kur brauc riteni. Šitas etieši. Varbūt būs kaut kur YouTube atrodams. Jā, šitas beigās sanāca tāds darbu video. Pa visām dienām visu laiku brauc un tikai uz darbu brauc. Bet, nu, dzīve jau var gandrīz tāda darbā lielāko daļu pavada laika. Tā kā tā. Labi, tagad jāģērbjās apakaļ civilējās drēbēs un jādodās jau jāizbrauc uz Kuršiem. Viņai tur ir dažas lietiņas vajag nopirkt, un es gribu nopirkt arī basēnam sūkni. Mums ir tas, nu, tam parastajam, kas zina, nu, kāds parastie basēni, nu, Latvijā kāda basēni. Mums ir tas ar tiem papīra filtriem, bet tagad Kuršos ir trakās atlaides, trakās cenas. Laikam visu māju, cik es sapratu. Es nezinu, vai tikai basēnu lietām vai visām lietām. Kaut 40% atlaidi, un es gribu nopirkt smilšu filtru, lai nav tie kartrīži visu laiku tie papīra sūdi jāmaina, jo tie smilšu filtriem viņiem riktīgi ilgi iet, viņš tur pārslēdz, viņš pat tur izskalojās, un ar tām vienām smiltīm viņš vairākas gadus iet. Tā kā labi, jādodās tālāk. Tās brīvdienas ir, hokeju neredzēju. Es pat nezinu, kāds rezultāts. Varbūt nevajag skatīties internetā, lai varbūt tur atkārtojumā noskatīties. Vismaz uz Eurovīziju jāpaspēj uz 10 vakarā. Tā, nu, visi Kuršu pirkumi. Šos te filtrs, un tad tur Jolantai kaut kādas augsnes un vēl. Un sanāk, filtrs bija kaut kāda 80 ar kaut ko, un plus vēl 15 eiro bija smilts jāpērk. Bet, nu, Jolantai tur patīk pie tiem basēniem ņemties, un tad viņa bija radinieki uzdāvinājuši uz dzimšanas dienu Kuršu dāvanu karti, un tad jau gribēja. Es jau tajos basēnā vispār varbūt vienu reizi pavasarī ielien iekšā, bet varbūt arī vispār nevienu reizi. Tā kā man tieši negribējās ņemties ar tiem visiem filtriem, un ko tikt no tā rūpala vaļā, jo es viņu neizmantoju, un sīkie jau tur vairāk peldās, un Jolantu viņi jau tā kā, nu, neņemsies tur ar sūkņiem kaut kādām tādām lietām. Tāpēc es gribēju atkratīties no tā, jo es tā kā tur pats nepeldos, un tad es domāju, ka šis būs labs risinājums. Tūlīt taisīšu vaļā un skatīšos kaut gan lietas līst, un varbūt citreiz. Nav tāds basēnīgs laiks. Re, kur ir cena? 82,99 tieši no 138 no cenās. Taisīšu vaļā. Ko es tikko atcerējos, ka es jau zinu, kas man ir. Paldies visiem atbalstītājiem vēl vienreiz. Kanāla atbalstītājiem. Es jau zinu nākamo lietu, kas man ir vajadzīga. No kanāla atbalsta naudas es gribu nopirkt normālu fotostatīvu, citādāk šitādas visāds unpackings. Nevar taisīt, tā varētu mierīgi šitā nolikt kameriņu kaut kā smuku, ko viņi tur stāv. Tagad man te jāčakarējās. Es viņu taisīšu vaļā, izlasīšu šitos un tad parādīšu, pastāstīšu, kā tas viss darbojās, jo pagaidām es te neko nesaprotu. Tā nu tik tālu es esmu ticis, te tādi puļķi bija jāieskrūvē. Maksimums ir, un tad jāieber tas smilts iekšā. Es no maisa iebēru šī tik daudz. Šitos pārējo man tagad vajadzēs tikai pēc kādiem 2 gadiem, varbūt pēc gada. Varēja tos mazos maisiņos viņu tirgot, nē. Labi, taisīšu tālāk. Parādīšu, varbūt kādam interesē, varbūt nē. Taisot vienkārši kaut ko varbūt arī interesanti pastāstīšu, lai izklaidētu. Pagaidām basēnā ūdens ir šī tik netīrs, viss tur sastāvējies, klorus es tur saliku. Redzēs, cik ilgā laikā izfiltrēs viņš tīru. Izfiltrēšu tīru, un tad pēc tam vai šitajā video vai kaut kādā citā pateikšu, cik ilgā laikā var dabūt tīra šito sūkani. Tā, nu samontēju trūbu jūklis, te vajagais būs kaut kur īsāks, tās trūbas jādabūna. Te jau vajag tikai no šejienes uz tejien, te kaut kāds jāapsās tās, kas nāc līdz šitās. Man ir vecās. Labi, nav svarīgi, man galvenais tagad ir palaist un saprast, te viss darbojās. Tagad sekošu instrukcijām, tur ir kaut kas, tur jāpagriež, tās vīra kaut kur, un tad kaut kas. Es jau samontēju jau nepareizi. Te šitā viņš jau tāda tā kā gredzena savelkās tā augšu. Es jau viņu biju salicis tā jau, ka nevarēju šitās trūbas savienot tur. Nu, labi, bet tagad viss ir kārtībā. Tagad es te mēģināšu burties cauri savai instrukcijai, un te kabatā jau salījusi. Skatīšos, kas te kā jādara secīgi. Kamēr viņš te skaldojās, viņš te laiž tur, viņam tas, kur nāk ārā, es jau tad drīzāk nevarēšu pieiet klāt. Tāpēc es tik ilgi tos priekšrakstus nedarīšu, viņš īsāku laiku. Tā, kamēr varēšu pieiet. Tā, nu viņš sāk filtrēt. Viss nāk ārā. Tā diezgan jaudīgi sūknē.
te tagad pēc instrukcijas ir, ka viņam ir kaut kāds laikam, ka viņš aiziet cieta, viņam te tas rāda to spiedienu vairāk. Tad es saprotu, ka viņam nav nekādas drošības, ja viņš pa nakti aiziet ciet un tu nepamani, tad viņš nosilst, vai uzspraks, vai kaut kas notiek. Tā kā nezinu, jāpavēro pirmās dienas, jāsaprot, kas un kā. Pagaidām tieši kamēr viņš to galīgi netīro filtrē, ka viņš var diezgan ātri aizrauties ciet. Tad viņam jāslēdz ir atkal tā, kas ir tā tīrīšana, un tad viņš pa šito te trūbu tā kā apakaļgājienā ies un pūtīs tos netīrums ārā. Nu, redzēšu, es pats nezinu, kā tas darbojās, bet izmēģināšu šogad šitādu. Nu, tāds jau milzīgs ir. Cerams, ka kaut ko tas dos, ka normāli strādās. Tā, nu, un kam ir tie filtri, tiem papīrīšiem? Tie zina, kāds čakars, tur tos papīrīšus jāmaina, tos kārtlīšus un ko. Bet šitam atkal tādā ziņā vienkārši ir, kad tu viņu, piemēram, parasti vienkārši izslēdz ārā, un, kad grib iztīrīt tas smilts, tad uzslēdz, lai viņš tā kā plūst apakaļgājienā, ieslēdz iekšā, un tad šitā truba iet prom, tā kā kanalizācija vai uz kurien, un var redzēt, ka te sāk nākt ārā netīrēs, viņš tagad uz apakaļ viņu vienkārši izskalos ārā, lai tās smilts ir atkal tīrs, nu, tur kaut kādu laiku jāpatecina. Te redzēt, kaut kādu sūdu satecējuši, tur nav tā plīvīta, bet tur arī nevajag, tas vienkārši iet kaut kur prom. Ja viņš sāk nākt tīrs, tad vienkārši atslēdz apakaļ, tur tā saskalo, viņš atkal viņus saplacina un ieslēdz un atkal darbojās. Un nekas tur nav jāskrūvē vaļā, nekas nav jātais ciet, tur jādambē tie puļķīši, viss vienkārši pārslēdz, ieslēdz, izslēdz un viss darbojās. Tā, nu bišķi jau tīrāks ir tagad kaut kādu nedēļu, viņš te taisās. No apakšas viss mēsli ir ārā izfiltrēti, bet viņš jau ir tāds duļķēns. Es secināju, ka tās, kas ir tās tabletītes kombinētās, viņām tas koagulants laikam ir pārāk maz. Jo, nu, ar šito filtru nevar izfiltrēt ārā tās tik smalkas daļiņas, tāpēc tas ūdens ir tāds duļķēns. Un es te piekarināju vienu gadu atceros, nopirku atsevišķu to koagulantu. Tas ir, kas tā kā sasaisti kopā tos mazos sūdiņus pa lielākiem sūdiņiem, lai filtrs viņu var izfiltrēt ārā. Tā kā, nu, pa nedēļu kaut kur šitāds dabūts. Mēģināšu te kaut kādu nofilmēt tagad tā, lai es varu samontēt kopā ar to iepriekšējo, kāds bija, kad es sāku viņu filtrēt. Tagad kaut līdz rīt tūk tieši uz darbu. Es vienkārši gribēju sakārtot sūkni, lai viņš pa dienu te iet, viss kārtībā ir. Nu jā, tāds kaut kur stāsts pa sūkņiem, pa basēniem, pa riepām, pa darbiem, pa visu ikdienu, kā man viss notiekās. Tā kā šito video jau montēšu kopā, un tad jau sākšu filmēt kaut ko nākamo no ikdienas, un tā iet dzīvi uz priekšu. Būs vēl piedzīvojumi, brauksim vēl arī uz Lietuvu, uz vienu interesantu pasākumu arī būs video. Tā kā piesekojies un iekomentē kaut kas jautrāks. Jā, daudz skatās video, piemēram, noskatās kādreiz kaut 4-5 tūkstoši, bet pierakstījušies tikai kaut 1700. Tikai, ja tu neesi pierakstījies, tad pieraksties. Man tas palīdzēs kanālam, tas palīdzēs, tev tas neko nemaksās, un arī, ja es kaut ko interesantu kārtējo reizi ieliek, tad tu to uzreiz var atrast. Tev nav tur meklētājā jāmeklē. Tagad turās.